Nāciet! Kam? Čau! Ir pirmdiena, un es ļoti spontāni nolēmu, ka es pirms līdzāšu to kameru un redzēs, kas notiks ar viņu, vai sanāks kaut ko pafilmēt, un varbūt man sanāks pateikt kaut kādu baigo pērli, bet man šonedēļ plānā ir visu kaut ko padarīt, protams, strādāt. Un, nezinu, paskatīsimies, kā šis aizies. Jā, nu es liedēju darbu, un ir bez 5-8 kaut kas tāds varētu būt beig līst. Pūš vējš, man ir mans minis lietasargs. Tagad līdz 1 es pastrādāšu ar bērniem, un tad es braukšu mājās. Šonadēļ man ir plānā. Es nebiju tik sen turējis kameru priekšā, kad man kāds garām iet, man bija tāds, oh my god, awkward moments. Okay, let's do this day. Es jūtos labi, okay? This is very important now. Paldies! Many hours later. Ir jau vakars, un es neko nenofilmēju tā arī šodien. Galvenais, ka tad, kad es gāju ārā no darba, tā bija pirmā lieta, par ko es iedomājos, ka es tulītās uzfilmēšu, kā man ir tagad, kā man gāja darbā, un ko es darīšu, bet es tā kā neizdarīju to. Es tā kā skipoju to daļu, jo es gribēju izbaudīt tā kā iešanu pa lietu. Un, nu jā, principā es atbraucu mājās, es uztaisīju kafiju, es sāku montēt video, ko es jau ieliku YouTube'ā. Un pulkstenis ir 8:30, un es esmu tik daudz savus vecos video vienkārši noskatījusies. Vien brīdi, kad es sāku skatīties, es domāju, un es arī savā storijā galvenais pateicu to, varbūt uztaisīt tā kā rewatching my old videos vai kaut kā tā. Un es vienkārši sāku skatīties, un es iedomājos par to, ka varbūt tagad ir tas brīdis, kad jāfilmē, bet gribās ritīgi labu apgaismojumu un tā kā, skaņu arī kaut kādu normālu, un es to visu samontēju, tā kā domāju uz priekšu, tā kā es gribu, lai izstāst šis video, un tad es domāju, vienkārši skatīšos video un padomāšu par to, ko es gribētu, tā kā, pastīties to, kā es filmēju, un kā es veidoju video kādreiz, un to, ko es varētu ar savu tagadējo pieredzi pastāstīt, un es jau zinu, par ko es gribu taisīt video, un tas noteikti ir par maniem matiem, jo tā kā 4 gadu atpakaļ ir video, kur ir mans haircare, kā viņš tur saucās, kaut kāds haircares. Jā, ir interesanti skatīties to visu, jo es tagad man ir pilnīgi citādāka matu kopšanas rutīna. Es ļoti daudz ko izmēģināju, un es vairs nelietoju, piemēram, šampūnu ziepes. Tā kā es varbūt saņemties, atrast kādu tiešām labu dienu, kad ir ļoti gaišs manā dzīvoklī, un es varētu uzfilmēt, jo man nav nekādas gaismas vairāk, man saplīstas viens riņķis, ko es nopirku. Un man nav gaismas vairāk, un tāpēc es laiku domāju, pirkt jaunu, tāpēc arī statīvs man nav īsti jauns. Kad ziņā tā filmēšana man ir bijusi diezgan atlikta malā, un kaut ko citu esmu virzījusi savu fokusu, un nav bijis laika vienkārši pieslēgties savam radošumam, tā kā, un filmēšana, video veidošana un vispār tā kā ļoti daudz lietas, kuras vairs nedaru, ir tās lietas, kas man padara tik ļoti radošu, un ko es saprotu, ka man vajadzētu kaut kā tomēr piekopot to, kad es paužu to savu radošumu kaut kādā veidā, un ja šis ir tas veids, tad kāpēc man turēt zeltu uz pūra lādē? Ne, kāpēc es te vien teicienu normāli neatros? Jā, man ir ļoti daudz, kas īstenībā, ko es varētu padalīties, kā man ir gājis, kad es maldījos pa dažādiem savas identitātes koridoriem, un, manuprāt, šobrīd es esmu diezgan nostabilizējusies savā identitātes krīzes meklējumu, manuprāt, atkal ir beigušies. Man liekas vispār tas, kad identitātes meklēšana notiek ļoti liela daļa tavas dzīves. Tā kā, tas nav tikai viens posms tīneidžera gados, kad tu meklē, kas tu esi, bet tu atrodi vienreiz, kas tu esi, tad tu atkal klīsti kaut ko, un tad tu atrodi atkal sevi, un tā visu laiku, tā kā tu apmaldies kaut kur, aizklīst prom un atkal atrodi sevi.
Manuprāt, šobrīd es atkal esmu kaut kādu savu identitāti atradusi, bišķi apstājusies kaut kur, un es atskatos uz visu kaut ko, kur es esmu mētājusies, kādās lomās es sev likusi un ko es esmu mēģinājusi uzvilkus tā kā mugurā. Un skatoties uz visiem tiem video, es saprotu to, ka es kaut kādu brīdi sev neticēju. Es nevarēju saprast, kas tad es esmu. Ziniet to slaveno teicienu, kas es esmu? Kas viņa teica? Zatlers viņa teica. Es nevaru uzņemties pilnu atbildību par to, ko es domāju, jo man negribās pateikt kaut ko pilnīgi garām, un tā ir tā man arī kaut kāda lieta. Day 2. Ir jau vakars, es dodos uz Urbanu studiju, vadīt jogu. Man patīk šitais rudens vaibiņš. Nu jā, tad ejam uz to studiju. Aha! Esmu jau studijā. Man ļoti patīk estētika šajā studijā. Vienkārši amazing! Te es parasti vadu jogu. Tagad es vāru ūdeni, taisīšu tēju saviem jogotājiem. Un jāiet saģērbties, jāiededzina kāds vīraks. Mēs, ka bišķi gaismu vairāk jāieslēdz. Ok. Tā viena paklājas paņemšu sev. Two hours later. Nu, tagad es jau dodos prom, esmu atkal pie Mildas lielās. Tagad es došos ciemos pie savas draudzenes Rasas. Who is this? Tas mājās iefilmē, kā es uztaisīju savu mats. Wow! Arī otrā reize, ka es sev uztaisīju bīzes. Wow! Es gribu mācīties, kā uztaisīt vēl. Amazing! Jā, tur ir, kur matiņas izspin šodien. Nevar redzēt tā kameru. Tas nākamie. Šī ir Rasa. Čau. Natu Rasa. Šobrīd ļoti naturās. This Šī ir girl. mana otra personība. Zilā seja. Tu esi avatārs. Jā. Jā, tas bija kaut kāds neon avatāru looks. Jā, nu, mēs ar Rasu tagad izpļāpājāmies, un mums bija savs podcasts tikko privātais. Un te nu viņi ir. Man draudzene Rasa. Čau! Kā man sanāk? Man ļoti labi Man nav sanāk? Jā, es noteikti šo skatīšos. Ok, jā. Rasa. Jā, Rasa. Beāte. Rasa, Beāte. Jā, nu tā. Aleksa. Day 3. Bez 10:06 no rīta ir trešdiena. Esmu ļoti slikti gulējusi, jo Indika visu nakti vienkārši tiešām, Indika arī ļoti slikti gulēja. Nu, tad es arī slikti guļu. Visu laiku nāca zem sēgas un vēja, un tā kā viņai māk klusiņām riet, kad mēs guļam, tad viņa reitā. Viņa reitā. Dievs. Es tā gribu gulēt īstenībā. Labi, es pamodos 5:30, un man vajadzēja noskūt kājas, jo es braucu šodien uz baseinu, un es negribu kāpt baseinā ar neskūtām kājām, you know. Fucked up world, you know. Ok. Tagad ir 7. Es esmu taisījusies, došos uz darbu, noskatījos, kamēr dzēru kafiju, noskatījos 18. gada vlogu no Playground festivāla. Es dzeršu tagad dzelzi, jo, nu, man ir anēmija. Savām veselības problēmām
varbūt vēl nestāstīšu. Bet, jā, man ir diezgan liela aptieciņa. Anyways, tagad es došos uz darbu. Kaut kas man rakstīja tikko, jāiet pasteikties. Kurš raksta 7 no rīta. Many hours later. Nu jau ir 12:01 un es dodos prom no darba. Dodos uz centru, satikt savu draudzeni Elīnu. Mēs brauksim uz baseinu! Čau, Elīna! Kas nu būs? Kas nu būs? Es filmēju vlogu šonedēļ, kad man izdosies. Nē. Es jau 3. dienu īstenībā filmēju. Mēs braucam autobusā un Elīna nopirka biļeti. Tas būs mūsu noslēpums. Approximately 10 hours later. Early the next morning. Ahoj! Labrīt! Sēju atkal uz darbu. Es vakardien aizmirsu savu kameru. Es gribēju paņemt baseinā līdzi kameru, bet es biju tik ļoti jaunā vidē. Man vajadzēja adaptēties, un tāpēc es aizmirsu par kameru un par cik es esmu tik ļoti atradusi filmēt vlogus. Man vispār pat neienāca prātā, ka es filmēju vlogu. Es esmu tik ļoti attālinājusies no širā, tā kā, kad es eju ar kameru rokās, nevis ar telefonu, un es neko neredzu, ko es filmēju. Būtībā this is a raw experience for me and by me. Many hours later. Nācām pastaigāt pa meža parku, kur Gatis. Mēs staigājam kopā. Hello. Re, kur pārsteigums man ir šodien. Kāds? Gatim nav bārda vairāk. Mierīgi, ja? Labi, veikumi. Jēj! Bet rekvien kāds lejā. Jā, malacīte, jā. Nu tā, nu jau ir 5:30 un es dodos uz jogu. Vadīšu šodien tādu core flow. Un es gaidu autobusu, braukšu vadīt jogu 4 grupiņai. Nu jau 2 gadus es vadu jogu šai grupiņai. Ir forši. Man patīk. 2 hours later. I am filming a vlog. Say hi. Hello. 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 Ciao. Hello. Buongiorno. Hello. This is nice. Film this one. Look. Oh, wow. Latvia. Oh. Ah. Oh. Thank you. Very thank nice. You, thank you. Very good. Very good. We're going back from somewhere to through Portal. From somewhere to Portal. Hello. Go back. Wait, yeah, I will. What? Let's make some picture. It's a picture time. Picture time. Ah. The following day.
Oh my god. Es nokavēju autobusu, jo vienkārši tā notika. Tagad gaidu nākamo. Es ceru, ka nebūs ilgi jāgaida. Bet, nu jā, es esmu nedaudz sapucējusies, jā, man ir svārki, jo rīt ir 18. novembris un darbā ir tāds aicinājums atnākt šodien sapucētiem. Un šī būs man versija. Es uzkrāsoju uz acis un es izmazgāju matus, so jā. Es vakar pārdozēju ar kafiju. Es izdzēru vakar 4 kafijas. So, jā, es jūtu šodien sekas. Un es izdzēru arī tagad no rīta kafiju, kad es žāvēju matus. Es taisīju kafiju. Un jā, man tāds sajūta vien brīd bija, ka man izleks ārā sirds pa muti. Coffee overdose. Bet šodien vairs kafiju nedzeršu. Šī bija vienīgā kafija šodien no rīta, ko es izdzēru. Okay? Man vajadzēja pamosties. Man vajadzēja pabarot vēl to kofeīnu addiction. Many hours later. Zāgenskalnā dodos masāžu ļoti lēni, jo man vēl ir diezgan daudz laika īstenībā līdz masāžai, bet, nu, lēnām dodos. Man lauma liek dzert ūdeni. Ceriet bērni ūdeni. Šajā vietā lauma man izmasēs, izmīcīs kā mīklu. Un te nu es tulītās relaksēšos. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ooh, hello. Hello, lights. Everyone's serious right now. Excited about the lights. It's getting intense. Ha 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 ha. Gatī, ko dar? Es nevaru vienkārši. Vēl tā mūzika. Ņem tā stāv. Man ir biļetes. She's going crazy. Yeah. She's going wild. Disneyland. Sandra really loves this. Excited girl. Garden lights. Man, we're outside. We're not even in silence. Nomēries. Ir 110 centimetri. Ir. Gatī, paņem šito. Jā, es tieši gribētu. Tur, jā. Gatis vinnēja balvu. Es arī vinnēju balvu. Confused man. Izdari action kadru tā kā uzsēdz luskiem un virsū, ķipa. Man žilpst acis. The next day. Ir sestdienas rīts. Tad gatavoju Gatim kafiju. Es šodien kafiju nedzēru. Lūksim vispār 10 no rīta. Es dzeru kakao. Es vakardien draugiem taisīju kakao, tā kā es taisu parasti ceremonijās. Es jums taisīju rītīgi intens kakao, bet es taisu tātad Gatim kafiju. Un man būs pēc pusstundas joga online. Jā, man trešdien bija īstenībā paredzēta joga online, bet par cik man bija ļoti skaļa kaimiņa tajā brīdī, es pārcēlu uz šodien. Un šodien tiešām ir klusums. Tad mēs nesīsim Gatim kafiju, un jo viņš ar Indiku kopā guļ. Atnes tev kafiju. Izstiepa ķepiņas. Jo, tev tik silti šeit.
Jā, mums gulē. Ok. Tā, te man bija joga, novadīju online nodarbību, kur mana kamera, kur mans spotiņš, mani instrumenti, un te man notika ieraksts, es ierakstīju ar datoru, bet te ir rēcīgs moments šī brīdī. Ok, sorry, pauzīt. Gati! Mums ir emergency situācija. Indika Vemī. Nu šitā mums bija Indika apvērmās, kamēr es vadīju nodarbību. Es atvainojos. Tā kā būs bišķi jāpaedito. Nu, kas tev bija, ko? Kas bija slikti palika, ko, jā? 5 hours later. Nu tā, es tagad dodos uz centru vadīt jogu. Es paņēmu mikronepu 10 minūtes. Tas nozīmē atņemt vismaz 5 minūtes un 5 minūtes es varbūt pagulēju. Es jūtos tik nogurusi, es vienkārši nesaprotu, kas te notiek. Bet es braucu, man ir yin joga šovakar, that's good. Ja šodien ir Latvijai dzimšanas diena. Šodien ir autobus pa brīvu. Šodien es pat nezinu, kādu jogu es vadīšu, bet man ir tāda doma varētu visam ķermenim vienkārši novadīt nodarbību. Jā, es no rīta jau vadīju yin jogu ķermeņa augšdaļai. Bija tāds nice heart opening practice. Bet jā, ok. Braucam uz centru. Te būs kaut kāds baļļuks. Koncerts tieši pēc manas nodarbības. Tad jau sanāk, ka es netikšu īsti cauri šim nekam. Es netikšu cauri pēc nodarbības ārā. Jā. 2 hours later. Ir laiks doties mājās. Laiks slēgt ārā mūziku. Bija ļoti, ļoti skaista yin joga. Es ļoti izbaudu savu darbu vienkārši. Ko es varu pateikt? Vienkārši amazing. I love it. The following day. Gatam ir kaut kas svarīgs sakāms. Jā. Lielākā daļa brauc ar riteni, ar netīru ķēdi, nesēļot un tukšām riepām. Nezinu, kā uzpumpēt riepas cilvēku. Jā. Tā. Mēs iesim cauri jaunajam tunelim Mangaļu stacijā. Bet te vēl nav viss attaisīts. Protams, kā tu varēsi ar longboard varētu braukt? Es tu nogriezies un te tāds liels līdz. Te varēs labas bildes uztaisīt. Jā. Es jau redzu. Wow, šī tik bija pieredze. Tad šodien ir svētdiena, 7. diena šajā video vlogā, un es braucu uz Cēsīm un būšu projām līdz otrdienai. Tad būšu prom gandrīz 2,5 dienas. Oh my god, don't be so sad. Jā, nu, man ir jābrauc kaut kur atpūsties, vajag bišķiņu padzīvot klusumā no visa. Es neesmu saskaņojusi, upsī. Es esmu Cēsīs, dodos satikt Simonu. Hei! Kur mēs ejam? Pēc ūdentiņa. Augstī.
next morning. Darīs. Ui! Kāda fucking tiek? Šitā! Vīvā, vīvā! Labais, pasties, kā viņš ieplaisāja. Nu, mēs iesim peldēt arī? Stabili! Tas bots īstenībā slīd ritīgi. Man liekas, ka es ienesīšu uz lidūdenī. Nebūs jau vēl iespaidīgi, vai ne? Nekas. Burbulīši maziņie! Puk, te jau viegli varēs ar kāju uzkāpt. Jā. Tas būs cool. Let's go? Yeah. Let's go. Adventure time! To the adventures! 2 hours later. Mēs ejam mājās? Ko te? Mēs ejam uz mājām? Jā, ejam uz mājām. Okay. Vienmēr. Yeah, always. 82 kilometers later. Te ir stāvs. Okay. Okay, parkour time! Ieskrējos. Parkour time! The next day. Nu ko, ir otrdiena. Braukšu mājās tagad prom no Cēsīm. Es vēl esmu Cēsīs, bet jā, es dodos uz mājām. Un te arī, es domāju, jāpabeidz šis video ir. Bija ļoti liels atpūt, tiešām tieši tas, ko vajadzēja, vienkārši ritīgi relaksācija. Un pirtiņa, un es vēl iegāju dīķī, ielīdu iekšā. Tas bija challenging. Ar 3. reizi reāli sanāca. Pirmajā reizē es iekāpu tikai, bišķi apslupināju pēdas, salauzu ledu. Un nākamajā reizē jau tā kā es bišķi pastāvēju, nomierinājos. Un tad 2. reizi bišķi dziļāk iekāpu līdz ceļiem. Tad es bišķi pastāvēju. Atkal sajūtu, kā nomierinās ķermenis. Un tad tāds, vajag visu cauri iemērkties augstumā. Un tad bija, tik labi sajūta. Bet jā, šī bija ļoti, bija ļoti forša nedēļa īstenībā. Man patika veidot šos video, redzēs, ko es būšu samontējusi. Gan jau, ka būs ritīgi fine. Būs ritīgi interesanti skatīties, jo bija tiešām daudz, katru dienu kaut kas notika. Es satiku cilvēkus, satiku draugus, forši pavadīju laiku, bija arī interesanti notikumi. Un jā, kaut kā jūtos piepildījusies un varu turpināt darīt, ko man jādara, ar tādu vieglu prātu. Esmu atbrīvojusi, man liekas, savā galvā kaut kādu lielu telpu no atkritumiem, kurus pat esmu savākus visādām domām par sevi. Un es arī jūtu, kā man balss ir atnākusi vaļā. Tā kā, ok, tagad es gaidīšu vilcienu un braukšu atpakaļ uz mājām. Šodien vēl joga jānovada studijā ir un atgriežos pie darbiem. Ok. Paldies, ka skatījies. Es ceru, ka tev patīk tiešām šis video. Ja varbūt tu vari atstāt kādu komentāru, varbūt atzīmēt ar sirsniņu, varbūt piesakot šitam kanālam. Jā. See ya! Sayonara!